Labdien! Bieži vien, saskaitot vai atņemot daļas, mums vajag mainīt zīmes, lai varētu dabūt vienu un to pašu saucēju. Tāpēc man nāk zīmes maiņas likums. Tātad es redzu, kur šeit mīnusu, un es šo mīnusu varu ienest skaitītajā vai saucējā. Šis mums būs pirmais gadījums, bet šis būs otrs gadījums. Kur šeit mēs to pēc tam izrunāsim. Tātad, ko es daru? Es šo mīnus zīmi iereizinu skaitītajā. Lai būtu vieglāk, uzrakstīsim mīnus zīmi pirms iekaviņas, un man būs iekaviņā x plus 13, saucēju neaiztiksim, x mīnus 5. Tad, ko es daru? Es uzrakstu kā mīnus x mīnus 13, un x mīnus 5 paliek. Šeit es ienesu mīnusu skaitītajā. To pašu es varu izdarīt ar saucēju. Tad paliek skaitītajā x plus 13. Saucējā es varu uzrakstīt mīnusu, un man būs x mīnus 5. Rezultātā es iegūšu x plus 13, un saucējā mīnus x un jau plus 5. Un bieži vien, lai dabūtu to vienu un to pašu reizinātāju vai dalītāju, vai arī man vajadzēs pārrakstīt saucēju vai skaitītāju kā 5 mīnus x, lai dabūtu vienas un tās pašas izteiksmes. Tā, šeit, piemēram, trešajā piemērā, man nav mīnusa, kuru man vajag ienest tieši skaitītajā vai saucējā, bet, piemēram, man ir izteiksme, un šo izteiksmi man vajag saīsināt, un būs problēmas ar mīnusu. Tātad, ko es darīšu? Kur skaitītajā, es redzu, var izteiksmi sadalīt reizinātājos, un būs 7 mīnus m un 7 plus m. Tā. Saucējā man ir m mīnus 7, un man ir problēma. 7 mīnus m nav tas pats, kas m mīnus 7. Tāpēc, ko es daru? Es mainu vietām starpības elementus, rakstu mīnusu un mainu viņus vietām. Būs m mīnus 7. Tagad man ir vienas un tās pašas izteiksmes gan skaitītajā, gan saucējā, un es tās izteiksmes varēšu saīsināt. Svītroju nost, saīsnu, un rezultātā man būs izteiksme mīnus 7, nevis plus, bet mīnus m. Uzreiz ienesu to mīnusu izteiksmē. Varu arī rakstīt mīnusu un iekviņās 7 plus m. Būs viens un tas pats. Tā, paldies par uzmanību, visu labu!